Raivs svarīgi uzvar 5. pēc kārtas par to pirmo puslaiku, vai tas bija tāds viens no labākajiem mums šajā sezonā? Grūti teikt, varbūt rezultātu ziņā jā, bet vai spēles ziņā? Droši vien izpildījām to, ko treneris gribēja no mums, meklēt mūsu ātros uzbrucējus zonās, un tas mums arī izdevās. Spēlēt viens vienā visā laukumā, lai viņiem nav daudz bumbas kontrols. Ja viņi tur aizsari, tur ripina bumbas, mūsu vārds baigi neapdraud. Tā kā es domāju, ka droši vien viens no labākajiem, jā. Nevienmēr ir viegli pārslēgties uz jaunu schēmu. Kā mums izdevās nomainot to formāciju uz 3-5 aizsargiem, kā teikt? Man tas baigi grūtāk nebija pielāgoties. Mēs arī izlasē spēlējam šādā schēmā, tāpēc es domāju, ka lielākā daļa no spēlētājiem ir kādreiz spēlējuši ar šādu schēmu, tāpēc es domāju, ka nebija baigi grūti. Cik ļoti tie viņu vārti un tās divas pendeles palauz to spēles gaitu un tādu kopējo varbūt pārliecību un zīmējumu? Es domāju, ka nekad nav patīkami iznākot otrā puslaikā diezgan ātri ielaist vārtus. Uzreiz tā spēle tad sašūpojās un arī redzēju, ka otrais puslaiks nebija tik labs kā pirmais puslaiks, bet galvenais ir 3 punkti un ejam tālāk. Ok, paldies! Paldies!